Šodien raidījumā profesionālie resursi atkarību profilaksē darbā ar jauniešiem, sirdsdienas medicīnas sabiedrībā ARS, Nugabest, labākais dakteris, kvalitatīvas rūpes par mūsu mājas mīluļiem. Veicot atkarību profilaksi un mudinot jauniešus aizdomāties par veselīga dzīvesveida priekšrocībām, nākas secināt, ka jauniešiem ir grūtības saskatīt saikni starp atkarību izraisošo vielu lietošanu un nepatīkamajām izmaiņām – fiziskajā un emocionālajā veselībā, attiecību veidošanā, pašnovērtējuma attīstībā, kā arī saskarsmē ar varas institūcijām. Šai sakarā Rīgas domes labklājības departaments septembra beigās organizēja konferenci Profesionālie resursi atkarību profilaksē darbā ar jauniešiem. Konference tiek organizēta katru gadu, un šogad mūsu mērķis bija uzsvērt jaunas iespējas speciālistiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. Tad dažādākie resursi, kas varētu būt meklējami gan nevalstiskajās organizācijās, gan darbā ar policiju, gan sadarbībā ar citiem departamentiem, gan arī mūsu pašu departamenta sadarbības iespējas. Vai jūs veicat sadarbību tieši ar skolniekiem, tie, kas cieš no atkarībām, līdzgaitniekiem? Jā, skolās tad katru nedēļu mēs dodamies vismaz uz 3 līdz 5 skolām un tieši runājam ar jauniešiem, diskutējot ar viņiem, stāstot par atkarības sekām, arī uzklausot viņu viedokli un mēģinot tieši pārliecināt viņus, ka pozitīvs dzīves stils ir kā veiksmīgāks un kā iespējams pretstatā tam, ko viņi dara. Jā, jo viņi paši nonāk pie šīs atziņas, ka atkarība izraisošās vielas nemaz nav vajadzīgas, lai mācītos, lai atpūstos, lai draudzētos. Jā, un tad mūsu mērķis ir vienkārši vadīt šo diskusiju, varbūt nedaudz informēt un atbildēt uz jautājumiem. Jā. Labklājības departaments šobrīd mājaslapā Narcimāni.lv ir izsludinājis arī virkni pasākumu. Un viens no tiem ir konkurss Esmu īsts nesmēķēji. Tad konkursā var piedalīties ik viens jaunietis, un viņš var piedalīties vai nu veidojot fotostāstu par tēmu Esmu īsts nesmēķēju, vai arī, ja jaunietis smēķē, tad viņam ir iespēja atmest smēķēšanu, iegūstot speciālistu atbalstu. Tas nozīmē to, ka šim jaunietim ir iespēja pastāstīt citiem, kā viņam veids ar smēķēšanas atmešanu. Mēs aicinām šos jauniešus rakstīt blogu, un tad tālāk mēs publicējam daļiņu no tā visa mūsu mājaslapā Narcimāni.lv. Uz konferenci tika aicināti Rīgas skolu administrāciju pārstāvji, pedagogi, sociālie pedagogi, psihologi, Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, Rīgas sociālā dienesta, Rīgas bērnu un jauniešu centru pārstāvji, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Kāds ir tieši sociālo dienestu darbs ar cilvēkiem, kas cieš no atkarībām? Tātad sociālais dienests piedāvā jauniešiem, pieaugušiem, bērniem, kuriem ir dažādas ar atkarību saistošas, lietas, kas ir saistītas ar atkarībām, griezties sociālā dienestā, un mēs viņiem varam palīdzēt. Kas esam mēs? Mēs esam atkarību profilaks speciālisti, kas darbojās ar šiem jautājumiem. Ko mēs darām? Mēs veicam individuālas konsultācijas, mēs iesaistam jauniešus grupu darbā, un mēs palīdzam, atbalstam, uzturam viņus remisijas procesā. Tas nozīmē, ka tajā laikā, kad viņi jau ir pārtraukuši lietot vai nelieto, viņi nāk arī pie mums, uztur kaut kādus kontaktus, lai palīdzētu noturēties. Nevajag baidīties, nekur netiek publiskoti šie dati, tā kā, ja jums ir kaut kādas problēmas, kas ir saistītas ar smēķēšanu, alkohola lietošanu, vai arī ne tikai jums, bet, piemēram, jūsu ģimenes locekļiem vai bērniem, laipni aicināts. Un varbūt uzreiz teiksim par tām adresēm. Ja? Mēs esam kopā 6 speciālisti, 3 adreses. Viena adrese ir Baldonas iela 2, vēl Vidrižu ielā 3 un Maskavas ielā 285 6. korpus. Tur mums var sastapt informāciju par mums, var atrast Rīgas domes mājaslapā zem sociālā dienesta. Tur ir šāda ailīte kreisajā augšējā stūrī. Ir atkarību profilaks speciālists. Tur ir visu mūsu vārdu uzvārdi, telefona numuri un kontaktu iespējas. Uzmanību! Šī gada 27. septembrī darbu uzsāka 2 jaunas siltā ēdiena izsniegšanas vietas maz aizsargāto iedzīvotāju ēdināšanai Rīgas pilsētā. Daugavas labajā un kreisajā krastā darbojas siltā ēdiena izdalas vietas tiem rīdziniekiem, kuri saņem atbalstu sociālā drošības tīkla ietvaros, labklājības un veselības jomā, taiskaitā ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un bezdarbniekiem. Pilota projekts plānots 2 mēnešus.
Siltā ēdiena izdalas vietas darbosies katru darbu dienu no 10 līdz 6 vakarā. Mazā Krasta ielā 73, Rīgas Grebenščikova vectisībnieku draudzes teritorijā, ieeja no Grebenščikova ielas, un Mārtiņa ielā 3, Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijā, ieeja no Mārtiņa ielas. Katru darba dienu tiks piedāvāta cita ēdienkarte – zupa, otrais ēdiens un dzēriens. Ēdienu varēs baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām savos traukos, vai līdz laikam, kad tiks izdalītas visas 500 porcijas. Silto ēdienu varēs saņemt uzrādot Rīgas sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu. Joprojām Latvija ir vienā no pirmajām vietām pasaulē mirstības ziņā no sirds un asinsvadu slimībām, kas cēlonis ir vairāk nekā pusei nāves gadījumu. Ir daudz runāts par biežākajiem sirds slimību riska faktoriem, bet šajā sižetā stāstīsim par izmeklējumu, kuru veids, ja sirdi jau ir skārusi slimība un nepieciešams izvērtēt sirds un asinsvadu stāvokli. Medicīnas sabiedrība ARS ir vienīgā ambulatorā ārstniecības iestāde, kurā iespējams veikt datortomogrāfijas koronogrāfiju. Izmantojot jauno, pašreiz vienīgo Latvijā 64 slāņu kompjūtertomogrāfu. Izmeklējam praktiski visu veidu asinsvadu angiogrāfijas veicam. Tās ir galvas, kakls, krūšu un vēdera aorta, nieru asinsvadiem, kāju asinsvadiem. Kā arī izmeklējam sirsniņas un sirds asinsvadus. Kādos gadījumos pacienti tiek sūtīti veikt šos izmeklējumus? Pacientu sūta, ja ir atipiskas sāpes krūšu kurvī, ja ir aizdomas par kādu sirds asinsvadu stenozi vai asinsvadu cieniņu izmaiņām, arī sūta kontrolē pēc aortu koronāru šuntēšanas un stentu ievietošanas. Kas būtu pacientam jāzina nākot uz izmeklējumu? Pacientam jānāk uz izmeklējumu ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu. Līdz ir jābūt asins analīzei, kur ir noteikts ūrijā kreatinīns. Noteikti ir jāpievērš uzmanību tam, lai šis rādītājs būtu normas robežās. Vēl es gribēju piebilst to, ka ja ir paaugstināts kreatinīns asins bioķīmiskajos rādītājos, tad ir pieļaujama izmeklējuma veikšana ar nefrologa rakstisku atļauju. Ārstam pacientus ir jāsagatavo, jābūt sirdsdarbībai vislabāk 50–60 reizes minūtē. Tas nozīmē, ka iespējams 3 dienas pirms izmeklējuma būs jālieto kāda zālītes. To noteiks ārstējošais ārsts vai ārsts kardiologs. Jo lēnāka būs sirdsdarbība, jo labāks, precīzāks izmeklējums. Ar ko atšķiras izmeklējumi ar jauno aparātu no iepriekš veiktajiem? Šis izmeklējums nav invazīvs. Izmeklējums ir ātrāk veicams, nav nepieciešama stacionēšana pacientam. Ir salīdzinoši mazāk komplikācijas. Papildus mēs varam izvērtēt ne tikai asinsvadu sieniņu un asinsvadu lumenu stāvokli, bet arī sirds dobumu izmaiņas, izmaiņas sirds sieniņās, perikardā. Varam novērtēt arī vārstuļu stāvokli. Kā pacients var pieteikties uz šo izmeklējumu? Ir jāzvan uz reģistratūru, telefons 720 1006 vai 720 1007. Datortomogrāfijas koronogrāfija ir iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu programmā. Uz to var nosūtīt ģimenes ārsts vai kardiologs, kurš ir līguma attiecībās ar veselības norēķinu centru. Pacientam ir jāmaksā 15 lati pacienta iemaksa, taču līdz oktobra beigām medicīnas sabiedrībā ARS norisinās sirds veselības mēnesis, kura ietveros īpašas cenas sirds izmeklējumiem un kardiologa apmeklējumam. Tā izskaitā 50% atlaide pacienta iemaksai uz datortomogrāfijas koronogrāfijas izmeklējumu. Pasaules sirds veselības mēneša ietveros sirds dienas medicīnas sabiedrībā ARS līdz pat oktobra beigām. Sirsnīgas cenas kardiologa apmeklējumam un sirds izmeklējumiem. Vizīte pie kardiologa
pirmreizēja 17 lati un elektrokardiogramma bez maksas, atkārtota vizīte 15 lati, ehokardiogrāfija ar 20% atlaidi, veloergometrija ar 20% atlaidi, datortomogrāfijas koronogrāfija 50% atlaide pacienta iemaksai. Gūbļa laboratorijā 10% atlaide holesterīna līmeņa noteikšanai. Arī grūtos laikos, varētu pat teikt, īpaši grūtos laikos, nevajadzētu aizmirst par sirds un asinsvadu veselību. Tā mūs aicina medicīnas sabiedrības ARS darbinieki. Ja mūsdienu medicīna vairāk vai mazāk cīnās ar slimības sekām, tad senās un austrumu ārstēšanas metodas pamatā tiek balstītas uz to, lai sakārtotu cilvēka organismu un rosinātu tam pašam cīnīties ar dažādām kaitēm. Kompānija Nugo Best ir Korejas medicīnas iekārtu ražotājs, kas ir uzsācis arī personālo ierīču ražošanu, ko lieto mājas apstākļos. Šī iekārta ir izveidota balstoties uz senās medicīnas, uz austrumu medicīnas, uz tradicionālās medicīnas sasniegumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un dabas produktus. Tas ir akmens nefrīts, tas ir dabas minerālu un akmeņu vai dabas produktu pusdārgakmeņu sakausējums, turmalīns, germānijas, vulkāniskie ieži un kalnu ieži. Šī iekārta veids mugurkaulu masāžu, sildīšanu, korekciju, notiek uzspiediens uz bioloģiski aktīviem punktiem, notiek šo punktu piededzināšana, ar paklāju palīdzību ionizācija un magnētterapija. Un veicot šādu masāžu izsilst arī mugurkauls, uzlabojas asins kvalitāte. Ionizācijas un magnētterapijas rezultātā asinis sašķidrinās, uzlabojas asins plūsma, uzlabojas asins rade un organisms pats sāk atjaunoties. Nokritu no aptuveni 4 metru augstumu un traumēju mugurkauli. Pēc šās traumas man parādījās ļoti smagi galvas reiboņi ar vemšanu, augstu asins spiedienu un visiem iekšējie orgānu darbības traucējumiem. Masāžās nāku pusotru gadu, galva nereipst, mugura nesāp, zāles nelietoju nekādas. Paldies Nugo Bestam, ja es nebūtu saskārusies ar Nugo Bestu, man liekas, šodien es ar jums nerunātu. Man ir pamatslimība bija osteoporose, kur bija -36 pa visu ķermeni. Un tagad man ir uzlabojums par 14,4%. Kā cilvēki var nokļūt uz šīm masāžām? Mēs darbojamies tā, ka cilvēki atnāk, noklausās prezentāciju, 40 minūtes prezentāciju, pēc tam tiek piedāvāta šī masāža. Vai iepriekš ir nepieciešama ārsta konsultācija? Noteikti cilvēkam vajadzētu zināt savu veselības stāvokli. Jebkuram cilvēkam ir reizi gadā vajadzētu iziet analīzes, zināt savu veselības stāvokli, un tad viņš zinās, vai viņš to var atļauties, vai viņš to nevar atļauties, kas tieši ar viņu notiek. Vai prezentācija ir bezmaksas? Jā, šie seansi ir bezmaksas, lai cilvēks varētu, viņi arī nav ierobežots skaits, lai cilvēks varētu nākt, pārliecināties pats, kas notiek viņa organismā, lai viņš varētu arī citiem pastāstīt un konsultēties. Mēs atrodamies Brīvības ielā 98, 2. stāvā. Mūsu telefons ir 67 27 20 30. Tagad, kad līdzekļu trūkums ir jūtams daudzās sfērās, nedrīkstam aizmirst par mūsu četrkājainiem draugiem, viņu labsajūtu un veselību. Jau 3 gadus Latvijas tirgū ir vairumtirdzniecības uzņēmums Vetline, kas nodarbojas ar veterināro zāļu un suņu un kaķu barību tirdzniecību. Kādus tieši ražojumus uzņēmums piedāvā? Latvijā pārstāvam lielus veterināro zāļu ražotājus kā Vetekino, kur ir ietilpst arī zirgu papildu barības Equistro. Tad mums ir liels Itālijas ražotājs, ko mēs pārstāvam, super premium klases barības Čibau Čimjau, kas Latvijā ir jau gadu un ļoti iecienīts mūsu klientu vidū. Ja runājam par suņu un kaķu barību, ko piedāvā uzņēmums Vetline, tad tā ir raksturīga augsta kvalitāte un tā varētu būt visekonomiskākā no premium klases. Čimjau līnija ir kaķiem, Čibau suņiem. Līnija ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu dažādu kaķu vajadzības.
sākot no kaķēniem, beidzot ar sterilizētiem, kastrētiem dzīvniekiem. Ja runājam par suņiem, tad suņiem ir dažādas barības, kas ir piemērotas gan aktīviem,